it kā Aglonu pazīst visi, no kur tad tie grāveri atrodas. Grāveri atrodas 10 kilometri no Aglonas, tur aiz Karaļu kalna, kurš zin. Un tā, ka atrodas Latgalē, Zilo ezeru zemē, ciematiņš ir Jaziņu ezera krastā, netālu no noslēpumainā Velnezera, kurš kā masu medijos raksta dīvaini ietekmē gan apkārtējo dabu, gan cilvēkus. Nu, ko tad domā mūsu cilvēki? Nu, jaunatne domā tā, piemēram, Kristīne, vidusskolniece, 18 gadi. Latvija, tās ir manas mājas, kur pagāja mana bērnība. Es ceru, ka arī mana nākotne būs saistīta ar Latviju. Es Latvijai varētu sniegt savu mīlestību un ieguldīt tajā savu darbu. Nu, teiksim, vidējā vecuma cilvēki domā tā. Inta domā, Latvija, tās ir manas mājas, mani hobiji, mani ziedi, mans puķu dārzs, mūsu pļavas, mūsu meži. Latvija ir mūsu bērni, mūsu nākotne, miers, klusums, skaidri ezera ūdeņi, taureņi, putnu dziesmas un sienāžu sisināšana. Latvija ir visi mūsu hobiji, ar ko nodarbojamies, kas mums patīk, padara mūs bagātus, padara Latviju par jauku sakoptu vietu. Ja katrs cilvēks seko savam stūrītim, savai vietai, tad arī tā būs Latvijas izaugsme, Latvijas nākotne. Nu, Lūcija pensionāre tā teica. Es uzskatu, ka iedzīvotāji Latvijā var dzīvi uzlabot paši. Jāizdomā, kā attīstīt ražošanu, lai varētu ražot konkurentspējīgu produkciju. Jāizskaidro līdz cilvēkiem, cik svarīgi ir nepiesārņot Latvijas dabu, kā arī regulāri rīkot apkārtnes sakopšanas talkas, īpaši ezermalas, nepiesārņot ezerus. Laukos strādā spējīgi cilvēki, tajā skaitā pensionāri, bada nāvē nemirst. Ja esi saslimis, tad gan nevienmēr esi spējīgs iegādāties vajadzīgos medikamentus, kā arī ārstēšanos stacionāros nevari atļauties. Nu, un Sergejs uzņēmējs saka, vietējais, ja? Latvija ir mana dzimtene, mana dzīves un darba vieta. Strādāju savas ģimenes un Latvijas labā. Cenšos strādāt labi, iespēju robežās, dodu cilvēkiem darba vietas. Vēlos, lai Latvijā cilvēku dzīves līmenis augtu, būtu vairāk darba vietu, lai cilvēki paliktu Latvijā, nevis izbrauktu uz ārzemēm. Nu, te var lasīt ļoti daudz un ilgi, bet visus šos cilvēkus vieno tā, ka tie ir tiešām Latvijas patrioti, jo viņi atrodas šodien un šeit un domā, kā uzlabot mūsu dzīvi, lai visiem būtu labi, kā viens cilvēciņš teica, šajā skaistā vietiņā uz mūsu lielās planētas. Paldies!